Artūrs Konans Doils, pazudušais regbists. Mēs Beikerstrītā bijām paraduši saņemt visādas juceklīgas telegrammas, bet man sevišķi palikusi prātā viena, kuru atnesa mākoņainā dienā februāra rītā pirms gadiem 7 vai 8, un kura lika misteram Šerlokam Holmsam stundas ceturksni palauzīt galvu. Tā bija adresēta viņam un skanēja šādi: Lūdzu, gaidiet mani, briesmīga nelaime. Pazudis labējais uzbrucējs, rītdien nepieciešams, Overtons. Stenda pasta zīmoks, nosūtīta 10:36. Holms sacīja, atkal un atkal pārlasīdams to. Laikam misters Overtons bijis ļoti satraukts, sūtīdams telegrammu, tāpēc tā ir diezgan nesaprotama. Nekas, viņš, manuprāt, drīz būs klāt, tad dabūsim visu zināt. Bet es tikmēr izlasīšu šodienas The Times. Šinīs garlaicīgajās dienās mums noderēs pat vissīkākais notikums. Mēs patiešām pārdzīvojām vienmuļas dienas, un es jau biju pasācis bīties no šādiem bezdarbības periodiem, jo no pieredzes zināju, cik bīstami pamest bez darba mana drauga ārkārtīgi aktīvās smadzenes. Gadiem ilgi biju cīnījies ar viņa kaislību uz narkozi, kura reiz jau draudēja izpostīt viņa lielisko karjeru. Tagad es zināju, ka parastajos apstākļos viņš vairs nealkst pēc šī mākslīgā uzbudinātāja, bet tikpat labi arī sapratu, ka ienaidnieks nav iznīcināts, tas tikai snauž, un šis miegs ir viegls un atmoda tuvu. Kad redzēju Holmsa sadrūmušo askētisko seju un neizdibināmo acu nemierīgo spīdumu dziļajos dobumos. Tāpēc es svētīju šo misteru Overtonu, lai kas viņš bija, jo viņš ar savu mīklaino telegrammu iztraucēja mana drauga mieru, kas varēja novest viņu pie lielākām briesmām nekā visi viņa vētrainās dzīves negaisi. Kā jau gaidījām, drīz vien ieradās pats telegrammas sūtītājs, un vizītkartei misters Sirils Overtons, Trinity koledža, Kembridža. Sekoja ražena auguma jauns vīrietis, nemazāk par 60 stauniem pamatīgu kaulu un muskuļu. Ar platajiem pleciem skardams durju stenderis, viņš ienāca te iekšā, un viņa glītā, lielu raižu pilnā seja neizpratnē vēroja mūs. Misters Šerloks Holms? Mans draugs palocījās. Es nāku no Scotland Yarda, Mr. Holmes, kur satiku inspektoru Stanleyu Hopkinsu. Viņš man ieteica griezties pie jums. Viņš sacīja, ka pēc viņa domām šī lieta drīzāk derētu jums nekā regulārajai policijai. Lūdzu, apsēdieties un pastāstiet, kas noticis. Tas ir baismīgi, Mr. Holmes, gluži vienkārši baismīgi. Brīnos, kā man mati nav vēl sirmi. Godfrijs Stauntons, jūs, protams, esat dzirdējis par viņu. Viņš tur kopā visu mūsu komandu. Esmu gatavs atdot 2 labākos spēlētājus, ja vien man paliek Godfrijs. Kā viņš met bumbu, kā maina kursu, kā driblē, neviens nevar stāties viņam blakus. Turklāt viņam ir galva, un viņa vārds ir visiem likums. Ko lai es tagad daru? Tas man jāprasa jums, Mr. Holmes. Tiesa, mums ir Mūrhaus, pirmā rezerve, bet viņš ir trenējies kā pussargs un vienmēr drāžas iekšā kautiņā, nevis stāv sānlīnijā, kā vajadzīgs. Viņš teicami met pa vārtiem, tas tiesa, bet nesaredz visu laukumu un slikti skrien. Mortonam vai Johnsonam, Oksfordas uzbrucējiem, viņš netiek līdz. Stevensonam ir ātras kājas, bet viņš nevar trāpīt no 25 jardiem. Un tāds uzbrucējs, pat ja viņš labi skrien, bet nevar ne sist, ne mest, nekur neder. Nē, Mr. Holmes, mēs esam pagalam, ja jūs nevarat man palīdzēt atrast Godfriju Stauntonu. Mans draugs ar zināmu pārsteigumu noklausījās šo garo, ārkārtīgi dedzīgo un nopietno runu, kura ik punktā tika apstiprināta ar runātāja muskuļainās rokas sitienu pa celi. Kad mūsu viesis apklusa, Holmes pasniedzās un paņēma no kartotēkas kārbu ar burtu S.
taču šoreiz viņš velti meklējās šais dažādu ziņu labirintā. Te ir Artūrs Hās Stontons, pazīstams jauns krāpnieks, viņš sacīja, un arī Henrijs Stontons, kuram es palīdzēju nokļūt pie karatavām, bet Gotfrijs Stontons ir mans svešs vārds. Nu, mūsu apmeklētājam bija reize brīnīties. Es taču domāju, Mister Holmes, ka jūs visu zināt, viņš teica. Ja jūs neesat neko dzirdējis par Gotfriju Stontonu, tad droši vien Sirila Overtona vārds jums ir svešs. Holmes labsirdīgā omā papurnā galvu. Žēlīgais dievs, atlēts iesaucās. Es taču biju pirmais rezervists Anglijas mačā pret Velsu un visu šo gadu vadu universitātes komandu. Bet tas nav svarīgi. To es gan nedomāju, ka Anglijā ir cilvēks, kurš neko nezina par Gotfriju Stontonu, Kembridžas un Blackheata slepnumu. 5 starptautisku maču dalībnieks, ak dievs, kur jūs esat dzīvojis, Mister Holmes? Holmes pasmējās par jaunā milža naivo izbrīnu. Jūs dzīvojat citā pasaulē, Mister Overton, tīrākā un veselīgākā. Mana profesija savedusi mani kopā ar dažādiem sabiedrības slāņiem, bet, par laimi, nekad ne ar amatieriem sportistiem. Anglijas iedzīvotāju labāko un veselīgāko daļu. Tomēr jūsu negaidītais apmeklējums šodien norāda, ka arī šinī svaiga gaisa un godīgas spēles pasaulē man ir kaut kas darāms. Tāpēc, dārgais ser, lūdzu, apsēdieties un izstāstiet nesteigdamies un pilnīgi precīzi visu, kas noticis un kādu palīdzību vēlaties no manis. Overtona seja saspringa, kā jau cilvēkam, kurš paradis rīkoties ar spēku, nevis ar prātu, bet pamazām ar daudziem atkārtojumiem un neskaidrībām, ko es izlaižu, viņš darīja mums zināmu šo dīvaino notikumu. Tas ir tā, Mister Holmes, kā jau sacīju, es esmu Kembridžas universitātes komandas kapteinis un Gotfrijs Stontons ir mans labākais spēlētājs. Rīt mums jāspēlē pret Oksfordu. Vakar mēs visi ieradāmies te un apmetāmies Bentlijas privātajā viesnīcā. 10 vakarā es apsteigāju visus un pārliecinājos, ka puiši nolikušies gulēt, jo uzskatu, ka komandas sekmes atkarīgas nevien no pastiprināta treniņa, bet arī no kārtīga miega. Pārmiju dažus vārdus ar Gotfriju, pirms viņš likās gulēt. Viņš man šķita bāls un noraizējies. Apjautājos pēc iemesla, bet viņš atbildēja, ka viss esot kārtībā, tikai viņam sāpot galva. Novēlēju viņam labu nakti un pametu viņu. Pēc pusstundas pie manis ienāca portjē un paziņoja, ka ieradies kāds bārdains vienkārši izskata cilvēks ar vēstuli Gotfrijam. Gotfrijs vēl nav gulējis un vēstule ienesta viņa istabā. Viņš to izlasījis un atkritis krēslā kā zibens ķerts. Portjē bijis tik satraukts, ka gribējis skriet pēc manis, bet Gotfrijs viņu atturējis, iedzēris ūdeni un saņēmies. Tad viņš nonācis lejā, pateicis pāris vārdu vīram, kurš gaidīs viņu vestibilā, un abi izgājuši ārā. Portjē vēl redzējis, ka viņi gandrīz skriešus metušies pa ielu uz Strenda pusi. Šorīt Gotfrija istaba bija tukša, gulta neaiztikta, visas mantas turpat, kur vakar noliktas. Viņš bija aizgājis šim svešiniekam līdzi, un kopš tā laika neesmu saņēmis no viņa ne rindiņas. Neticu, ka viņš kādreiz atgriezīsies. Gotfrijs bija sportists līdz pēdējai cīpsliņai un nekad nebūtu pametis treniņu un iegāzis savu kapteini, ja viņam nebūtu bijis kāds pārāk nopietns iemesls. Nē, es jūtu, ka viņš aizgājis uz visiem laikiem un ka mēs viņu nekad vairs neredzēsim. Šerloks Holmes noklausījās dziļā vērībā šo dīvaino stāstu. Ko jūs darījāt? Viņš prasīja. Aizsūtīju telegramu uz Kembridžu, vai tur kāds nav par viņu ko dzirdējis. Saņēmu atbildi, Kembridžā viņš nav rādījies. Vai viņš varēja vakar tikt uz Kembridžu? Jā, ar nakts vilcienu 11:15. Bet cik tālu jūs varat spriest? Viņš ar to nav braucis. Nē, stacijā viņš nav redzēts. Ko tad jūs darījāt? Aizsūtīju telegramu lordam Mount Jamesam. Kāpēc lordam Mount Jamesam? Gotfrijs ir bārenis,
un lords Mount James ir viņa tuvākais radinieks, cik zināms, viņa tēvocis. Ahā, tas met jaunu gaismu uz šo notikumu. Lords Mount James ir viens no bagātākajiem cilvēkiem visā Anglijā. Tā es dzirdēju Godfriju izsakāmies. Un jūsu draugs bija tuva rada? Jā, viņš bija mantinieks un vecajam lordam jau pie 80, un viņš slimo ar podagaru. Stāsta, ka viņš varot ar pirkstu kauliņiem nokrītot biljarda kiju. Viņš ir šausmīgs skopulis un nekad nav devis Godfrijam ne šiliņa, lai gan Godfrijam ar laiku piederēs viss. Vai jūs saņēmāt atbildi no lorda Mount Jamesa? Nē. Kas varēja piespiest jūsu draugu griezties pie lorda Mount Jamesa? Kaut kas viņu mocīja iepriekšējā naktī, un, ja tā bija nauda, tad iespējams, ka viņš griezās pie tuvākā radinieka, kuram tās bija tik daudz, lai gan pēc visa dzirdētā spriežu, ka viņam nebija lielu izredžu dabūt to. Godfrijs nemīlēja veco vīru, viņš nebūtu griezies pie tā, ja būtu varējis iztikt. Labi, to mēs drīz vien noskaidrosim. Ja jūsu draugs ir devies pie sava radinieka lorda Mount Jamesa, kā tad jūs izskaidrosiet svešā cilvēka ierašanos tik vēlā stundā un uztraukumu, ko radījusi viņa atnākšana? Sirils Overtons saķēra galvu ar rokām. Man tā ir pilnīga mīkla, viņš teica. Nekas, man šodien brīva diena, un es ar prieku ķeršos pie jūsu lietas, Holmes sacīja. Es gan jums nopietni ieteiktu sagatavoties uz maču bez šā jaunā džentlmeņa. Kā jūs sacījāt, vajag būt kādai ārkārtējai nepieciešamībai, kas piespiedusi Stauntonu tā rīkoties, un šī pati nepieciešamība var aizturēt viņu ilgāku laiku. Aiziesim uz viesnīcu, varbūt portjē var mums vēl ko pastāstīt. Šerlokam Holmsam bija talants piedabūt pie stāstīšanas pašus biklākos lieciniekus, un visai drīz Godfrija Stauntona tukšajā istabā portjē pastāstīja viņam visu, ko zināja. Vīrs, kas ieradies naktī, neesot bijis ne džentilmenis, ne strādnieks. Portjē izteicās, ka viņš neesot bijis ne šis, ne tas. Gadus 50 vecs, ar sirmu bārdu, bālu seju vienkārši ģērbies. Portjē ievērojis, ka viņa roka trīcējusi pasniedzot vēstuli, jo viņš bijis uztraucies. Godfrijs Stauntons iebāzis vēstuli kabatā. Viņš neesot sniedzis roku vīrietim vestibilā. Viņi tikai pārmijuši dažus teikumus, un portjē sadzirdējis vienīgi vārdu laiks. Tad viņi steigšus pametuši viesnīcu. Pulkstenis vestibilā rādījis 10:30. Vēl pāris jautājumu, Holmes sacīja, apsēsdamies Stauntona gultā. Jūs dežūrējāt dienu, vai ne? Jā, ser, līdz 11. vakarā. Nakts portjē neko sevišķu nav novērojis, tā man šķiet. Nē, ser, tikai daži vēlu atgriezušies no teātra, vairāk neviens nav rādījies. Jūs vakar nekur neizgājāt no viesnīcas? Nē, ser. Vai vakar nodevāt kādas vēstules misteram Stauntonam? Jā, ser, telegrammu. Tas ir interesanti. Ap cikiem tas notika? Ap 6. Kur misters Stauntons to saņēma? Šeit pat savā istabā. Vai jūs redzējāt, kā viņš to atplēsa? Jā, ser, es gaidīju, vai nebūs atbildes. Un atbilde bija? Jā, ser, viņš uzrakstīja atbildi. Vai jūs to paņēmāt? Nē, viņš paturēja to pats. Bet viņš uzrakstīja to jūsu klātbūtnē? Jā, ser, es stāvēju pie durvīm, un viņš sēdēja pie galda ar muguru pret mani. Kad viņš bija uzrakstījis, tad teica, nekas, portjē, es nodošu to pats. Ar ko viņš rakstīja? Ar spalvu, ser. Vai telegramma bija uz veidlapas? Kādas te ir uz galda? Jā, ser, viņš rakstīja uz virsējās. Holmes piecēlās. Viņš paņēma veidlapu un piegājis pie loga vērīgi aplūkoja virsējo. Žēl, ka viņš nav rakstījis ar zīmuli, viņš vīlies noteica, nomesdams veidlapas uz galda. Jūs, Watson, droši vien esat ievērojis, ka ar zīmuli rakstīti burti izspiežas cauri papīram. Tas ir fakts, kas izjaucis nemazumu laimīgu laulību. Tomēr šeit nav nekādu zīmju. Es tomēr konstatēju ar prieku, ka viņš rakstīs ar platu mīkstu spalvu un nešaubos, ka atradīsim nospiedumu uz dzēšlapas. Ahā,
Te ir tas, kas mums vajadzīgs. Viņš noplēsa dzēšlapas strēmeli un pagrieza pret mums mīklainus hieroglifus. Sirils Overtons bija ļoti uztraucies. Pielieciet to pie spoguļa, viņš sauca. Nav vajadzīgs, Holmes atteica. Papīrs ir plāns, teksts būs otrā pusē. Viņš apgrieza dzēšlapu otrādi un mēs izlasījām: palīdziet mums, Dieva dēļ. Tātad tā beidzās telegramma, kuru Godfrijs Stauntons nosūtījis dažas stundas pirms savas pazušanas. Tie ir pēdējie 4 vārdi no šīs telegrammas, bet tie liecina, ka šis jaunais cilvēks redzējis tuvojamies nopietnas briesmas, no kurām kāds būtu varējis viņu pasargāt. Ievērojiet, ka viņš raksta mums. Tātad te iepīts vēl kāds cilvēks. Kas cits tas varētu būt, ja ne šis bālais bārdainais vīrs, kurš pats licies tik uzbudināts? Kāds tad ir sakars starp Godfriju Stauntonu un šo bārdaino vīru? Un kas ir šis trešais, kuram sūtīts lūgums pēc palīdzības pret draudošajām briesmām? Mūsu izmeklēšanai jāsākas ar šo punktu. Mums tikai jāatrod, kam adresēta telegramma, es ierosināju. Pareizi, mans dārgais Watson, jūsu dziļā doma ienāca arī man prātā. Bet vai jums nekad nav gadījies ieiet pastā un pieprasīt cita cilvēka sūtītās telegrammas pasakni, lai ierēģi tūliņ saceltos spārnos? Mums taču ir tik daudz birokrātisma. Protams, es nešaubos, ka ar mazliet saprāta un takta mēs varētu cerēt uz panākumiem. Bet pagaidām, Mr. Overton, es gribētu jūsu klātbūtnē izskatīt šos papīrus, kas atstāti uz galda. Tur bija kaudze vēstuļu, rēķinu un piezīmju grāmatiņa, ko Holmes pāršķirstīja ar ašiem nervoziem pirkstiem un izpētīja ar žirgtajām caururbīgajām acīm. Nekā interesanta nav, viņš beidzot sacīja. Starp citu, jūsu draugs laikam bija veselīgs jauneklis, viņam nekas nekaitēja. Viņš bija vesels kā rutks. Vai kādreiz esat redzējis viņu slimu? Nevienu dienu. Reiz viņš bija sadauzījis kāju, un otro reiz viņam bija pasis sānis ceļa kauliņš, bet tie visi bija nieki. Varbūt viņš tomēr nav tik vesels, kā jums liekas? Manuprāt, viņam ir kāda slepena kaite. Ar jūsu atļaujas paņemšu dažus papīrus, kuri var noderēt turpmākā izmeklēšanas gaitā. Vienu mirklīti, iesaucās čerkstoša balss, un mēs atskatījušies ieraudzījām durvīs smieklīgu vecu vīru, kurš plātījās ar rokām un raustījās. Viņam bija apsarkuši melni svārki, cilindrs ar ļoti platām malām un atrisusi balta kaklasaite. Viņš atgādināja īstu lauku garīdznieku vai algotu apraudātāju. Par spīti nožēlojamai un gandrīz vai muļķīgajai ārienei viņa balss bija skarba un izturēšanās pavēloša. Kas jūs esat, ser, un ar kādām tiesībām jūs aiztiekat šādu džentelmeņa papīrus? Viņš prasīja. Es esmu privāts detektīvs, un man jānoskaidro viņa pazušanas iemesli. Ak, tā tas ir, un kas jūs lūdzis to darīt, ko? Šis džentelmenis, Mistera Stauntona draugs, viņu atsūtīja pie manis Scotland Yards. Un kas jūs esat, ser? Sirils Overtons. Tad jūs man atsūtījāt telegrammu. Es esmu Lords Mount James. Ierados ar 1. omnibusu, cik ātri vien varēju. Tad jūs nolīgāt detektīvu? Jā, ser. Un jūs esat gatavs maksāt viņam izdevumus? Man nav šaubu, ser, ka mans draugs Godfrijs to izdarīs. Kad mēs viņu atradīsim? Un ja nu jūs viņu nekad neatrodat, ko tad? Atbildiet man. Tādā gadījumā viņa ģimene bez šaubām. Nekā tam līdzīgas, ser. Vecis iespiedzās. Negaidiet no manis ne penija, neviena penija. Lieciet to aiz auss, mister detektīvu. Es esmu vienīgais šā jaunā cilvēka tuvinieks, un es jums paziņoju, ka neuzņemos nekādu atbildību. Ja viņš arī cer uz mantojumu, tad tikai tāpēc, ka es nekad neesmu šķiedies ar naudu un arī tagad nedomāju to darīt. Un par tiem papīriem, ar kuriem jūs tik brīvi rīkojaties, man jāsaka, ja tiem ir kāda vērtība, tad jūs atbildēsiet stingri, jo stingri par visu, ko ar tiem darīsiet. Ļoti labi, ser, Šerloks Holmes atteica.
Atļaujiet man apvaicāties. Vai jums ir kādi apsvērumi sakarā ar mistera Stontona pazušanu? Nē, ser, man nav. Viņš ir pietiekami liels un pietiekami vecs, lai rūpētos pats par sevi. Un, ja viņš ir tāds stulbenis, ka pazūd, tad es kategoriski atsakos piedalīties viņa meklēšanā. Es pilnīgi saprotu jūs, Holmes sacīja, un viņa acīs iemirdzējās ļaunas uguntiņas. Varbūt jūs pilnīgi nesaprotat mani. Godfrijs Stontons liekas, esam trūcīgs. Ja viņš ir nolaupīts, tad ne jau tāpēc, lai tiktu pie viņa paša mantas. Baumas par jūsu bagātību ir jau izplatījušās ārzemēs, Lord Mount James, un ir pilnīgi iespējams, ka bandīti nolaupījuši jūsu brāļa dēlu, cerēdami iegūt no viņas ziņas par jūsu namu, jūsu parašām un jūsu dārgumiem. Nepatīkama apmeklētājas seja kļuva balta kā viņa kaklasaite. Ak, kungs, kas tā par ideju? Nekad netiku domājis par šādu ļaunprātību, bet Gotrijs ir labs zēns, izturīgs zēns, nekas viņu nepiespiedīs nodot savu veco tēvoci. Šo pašu vakaru likšu aizsūtīt sudrablietas uz banku. Tikmēr netaupiet spēkus, mister detektīvu. Lūdzu, gādājiet viņu sveiku un veselu atpakaļ. Un ar naudu, 5 vai 10 mārciņas, jūs vienmēr varat rēķināties ar mani. Pat šinī prāta apgaismības brīdī titulētais sīkstulis nevarēja sniegt mums nekādas ziņas, jo gandrīz neko nezināja par brāļa dēla privāto dzīvi. Noslēpuma vienīgā atslēga bija telegrammas pēdējie vārdi, un ar tās palīdzību Holmes cerēja atrast nākamo ķēdes posmu. Kad tikām vaļā no Lorda Mount Jamesa, Overtons aizgāja apspriesties ar citiem komandas locekļiem par uzbrukušo nelaimi. Netālu no viesnīcas atradās telegrāfa centrāle. Mēs apstājāmies pie tās. Jāmēģina riskēt, Watson, Holmes sacīja. Protams, ar orderi rokā es varētu pieprasīt, lai parāda pasakņus, bet līdz šādai stadijai vēl tālu. Neticu, ka viņi būtu iegaumējuši sūtītājas seju tādā ļaužu burzmā. Riskēsim. Piedodiet par traucējumu, viņš teica vislepnākajā tonī jaunai meitenei aiz lodziņa. Vakar sūtīju telegramu un baidos, ka esmu pielaidis kļūdu. Man nav atbildes, un es ļoti bažījos, ka nebūšu parakstījis telegrammu. Vai jūs nevarētu to pārbaudīt? Jaunā lēdija paņēma kaudzi pasakņu. Kad jūs sūtījāt telegrammu? Viņa prasīja. Īsi pirms 6. Kam tā bija adresēta? Holmes pielika pirkstu pie lūpām un atskatījās uz mani. Pēdējie vārdi bija palīdziet mums Dieva dēļ. Viņš nočukstēja. Ļoti baidos, ka nesaņemšu atbildi. Meitene atdalīja vienu telegrammu no citām. Te tā ir. Paraksta tiešām nav, viņa sacīja, izgludinādama telegrammu uz letes. Tad tāpēc es arī nesaņēmu atbildi, Holmes iesaucās. Ak, Dievs, cik tas muļķīgi no manas puses! Uzredzimis, un liels paldies, ka mani tā atvieglojāt. Kad iznācām uz ielas, viņš ieķiķinājās un saberzēja rokas. Nu, es prasīju. Mēs progresējam, dārgais Watson, mēs progresējam. Man bija prātā 7 dažādi paņēmieni, kā uzmest aci šai telegrammai, un es nemaz necerēju, ka man palaimēsies ar pirmo reizi. Un ko jūs atklājāt? Izejas punktu mūsu izmeklēšanai. Viņš pasauca Kebmenu uz Kinkrosas staciju. Viņš teica, tātad mēs dosimies ceļojumā? Jā, domāju, ka mums vajadzētu aizbraukt līdz Kembridžai. Visas pazīmes rāda, ka jāmeklē šai virzienā. Sakiet man, vai jums ir kāds priekšstats, kāpēc pazudis Godfrijs Stontons? Es vaicāju, kad Kebs dārdināja pa Grayson Roadu. Liekas, nevienā jūsu lietā nav bijuši tik neskaidri motīvi. Jūs taču patiešām nedomājat, ka Stontonu nolaupījuši, lai iegūtu ziņas par viņa bagāto tēvoci? Jāatzīstas, dārgais Watson, ka man tas liekas maz ticams. Es izvirzīju šo versiju tikai tāpēc, lai iekustinātu šo visai nepatīkamo veci. Tas jums patiešām izdevās, bet ko jūs pats domājat? Es varu spriest dažādi. Tas ir dīvaini un iespaidīgi, ka jaunais cilvēks pazūd tieši svarīga mača priekšvakarā, kaut gan no viņa klātbūtnes atkarīgi viņas komandas panākumi. Tā, protams, var būt sagadīšanās,
bet tas ir ļoti interesanti. Amatieru sportā nemēdz slēgt derības, tomēr daudzi tās slēdz. Ir iespējams, ka daži grib atbrīvoties no kāda spēlētāja, tāpat kā zirgu skriešanas sacīkstēs no labākā zirga. Tāds ir viens izskaidrojums. Otra pamatā ir fakts, ka jaunais cilvēks drīz kļūs par lielas bagātības mantinieku. Kaut pat labam viņa līdzekļi trūcīgi, un nav nekas neticams, ka bandīti pieprasīs par viņu izpirkuma naudu. Šīm teorijām nav nekāda sakara ar telegrammu. Pilnīgi pareizi, Watson. Telegramma ir vienīgais reālais pierādījums, ar ko mums darīšanas, un mēs nedrīkstam pievērst uzmanību kaut kam citam. Tāpēc mēs arī braucam uz Kembridžu, lai noskaidrotu šās telegrammas lomu. Turpmākais izmeklēšanas ceļš ir pagaidām neskaidrs, bet es būšu ļoti pārsteigts, ja mēs to nenoskaidrosim pirms vakara vai nebūsim spēruši krietnu soli uz to pusi. Bija jau tumšs, kad sasniedzām veco universitātes pilsētu. Holmes paņēma pie stacijas kebu un lika braukt pie doktora Leslija Armstronga. Pēc dažiem mirkļiem mēs apstājāmies kustības pilnā ielā pie lielas saurupmājas. Mūs ielaida iekšā un pēc ilgas gaidīšanas ienācēja pieņemamajā telpā, kur doktors sēdēja pie galda. Leslija Armstronga vārds bija man svešs, kas pierāda, cik tālu es tajā laikā biju no medicīnas. Tagad es zinu, ka viņš ir ne tikai viens no universitātes medicīnas fakultātes vadītājiem, bet arī Eiropā pazīstams zinātnieks vairākās zinību nozarēs. Pat nezinot par viņa zinātnieka nopelniem, ik viens ar pirmo acu uzmetienu secinātu, ka šī stūrainā masīvā seja, modrās acis zem biezajām uzacīm, granītam līdzīgais stingrais zods pieder izcilam cilvēkam. Cilvēks ar spēcīgu raksturu un skaidru prātu, skarbs, askētisks, apvaldīts, iebiedējošs. Tāds man šķita doktors Leslijs Armstrongs. Viņš turēja rokā mana drauga vizītkarti, un viņa stingrā seja bija diezgan nelaipna. Esmu dzirdējis jūsu vārdu, Mr. Sherlock Holmes, un zinu jūsu profesiju, kuru nekādi neatzīstu par labu. Šai ziņā jūs, doktor, esat vienās domās ar visiem Anglijas noziedzniekiem, mans draugs mierīgi atbildēja. Kad jūs pievēršaties noziegumu iznīdēšanai, ser, tad jūs atbalstīs katrs saprātīgs sabiedrības loceklis. Kaut gan es nešaubos, ka oficiālie varas orgāni ir pietiekami kompetenti šai ziņā. Taču jūsu nodarbošanās ir nosodama tad, kad jūs iespiežaties privātpersonu noslēpumos, rokaties par rūpīgi slēptām ģimenes drāmām un, beidzot, atraujat no darba cilvēkus, kuri ir aizņemti vairāk par jums. Piemēram, man tagad vajadzēja rakstīt traktātu, nevis tērzēt ar jums. Nešaubos par to, doktor, bet tomēr šī saruna var izrādīties svarīgāka par jebkuru traktātu. Starp citu, man jāizrāda jums, ka mēs rīkojamies pilnīgi pretēji tam, ko jūs tik taisnīgi nosodāt, un pasargājam svešus noslēpumus no atklātības, kas neizbēgami notiktu, ja lieta nonāktu oficiālās policijas rokās. Uzskatiet mani gluži vienkārši par partizānu, kurš iet par priekšu valsts regulārajai armijai. Es ierados, lai parunātu ar jums par misteru Gotfrīdu Stontonu. Kas ar viņu noticis? Jūs viņu pazīstat, vai ne? Viņš mans tūs draugs. Vai jūs zināt, ka viņš pazudis? Patiešām? Neviens svaips nepakustējās doktora skarbajā sejā. Viņš pametis viesnīcu vakar vakarā un vairāk nav redzēts. Viņš bez šaubām atgriezīsies. Rīt ir universitātes regbija mačs. Es nesimpatizēju šīm bērnišķīgajām izpriecām. Jaunā cilvēka liktenis mani patiešām dziļi interesē, jo es viņu pazīstu un mīlu. Regbija mači manā apsvārsnī nekad nav redzami. Tad varu cerēt uz jūsu palīdzību, jo gribu noskaidrot mistera Stontona likteni. Vai jūs zināt, kur viņš atrodas? Protams, ka nezinu. Vai neesat vakar viņu redzējis? Neesmu. Vai misters Stontons ir vesels? Pilnīgi. Vai viņš nekad nav bijis slims? Nekad. Holmes parādīja doktoram papīra lapiņu. Tad varbūt jūs paskaidrosiet, kā radusies šī kvīts par 13 ginejām,
ko misters Godfrijs Stauntons apmaksājis pagājušo mēnesi doktoram Leslijam Armstrongam Kembridžā. Es to atradu uz Stauntona galda starp citiem papīriem. Doktors pietvīka dusmās. Man nav nekādas vajadzības jums to paskaidrot, Mr. Holmes. Holmes atlika kvīti atpakaļ piezīmju grāmatiņā. Ja jums patīk dot paskaidrojumus publikas priekšā, tad tas ātrāk vai vēlāk var notikt, viņš sacīja. Es jau jums teicu, ka paturu noslēpumā to, ko citi spiesti izklāstīt publiski, un jūs darītu gudrāk, ja man pilnīgi uzticētos. Es neko nezinu par šo kvīti. Vai jūs esat kaut ko dzirdējis par misteru Stauntonu, kad viņš ieradās Londonā? Nē. Ak, Dievs, šīs pasta iestādes. Holmes satriekts nopūtās. Vakar 6:15 Godfrijs Stauntons izsūtīja jums no Londonas steidzamu telegrammu, kura noteikti ir saistīta ar viņa pazušanu, un jums tā vēl nav atnesta. Tā ir patiešām nosodāma rīcība. Es tūliņiešu uz vietējo pasta nodaļu un iesniegšu sūdzību. Doktors Leslijs Armstrongs pielēca kājās, un viņa tumšā seja kļuva sarkana aiz niknuma. Papūlieties pamest manu namu, ser, viņš teica. Varat pateikt savam saimniekam lordam Mount Jamesam, ka nevēlos ielaisties darīšanās ne ar viņu, ne ar viņa aģentiem. Nevārda, ser. Viņš nešpetni piezvanīja. Džon, izvadiet šos džentelmeņus ārā. Uzpūtīgs namzinis bargi parādījās mums durvīs, un mēs atradāmies uz ielas. Holmes sāka skaļi smieties. Doktors Leslijs Armstrongs patiešām ir uzņēmīgs un enerģisks cilvēks, viņš sacīja. Neesmu redzējis nevienu, kurš tik sekmīgi varētu aizstāvēt slaveno Moriartiju, ja vien izlietotu savus talantus šai virzienā. Un tagad, manu nabaga Watson, te nu mēs esam vientuļi un pamesti šai neviesmīlīgajā pilsētā, kuru nevaram atstāt, neatrisinājuši savu uzdevumu. Šī mazā viesnīca tieši pretī Armstronga namam ir mums gluži labi piemērota. Ja parūpēsieties par istabu ar logiem uz ielu un pagādāsiet nepieciešamo vakariņām, tad es pa to laiku ievākšu dažas ziņas. Ziņu ievākšana aizņēma Holmesam daudz vairāk laika, nekā bija domāts, un viņš atgriezās viesnīcā tikai ap 9. Viņš bija bāls un nomākts, noputējis un nokausēts aiz izsalkuma un noguruma. Augstas vakariņas gaidīja viņu uz galda, un, kad viņš bija paēdis un aizsmēķējis pīpi, viņš jau grasījās sākt stāstu par savām neveiksmēm pa pusē humoristiska un filozofiska miera pilnā tonī. Karietes ritiņu čīkstoņa lika viņam piecelties un paskatīties pa logu. Doktora nama priekšā gāzes luktura gaismā stāvēja kariete ar pāri pelēku zirgu. Doktors bija projām 3 stundas, Holmes sacīja. Viņš izbrauca 6:30 un 0 atgriežas. Viņš bijis kaut kur 10 līdz 12 jūdžu rādījusā, un to viņš dara reizi, dažreiz arī 2 reizes dienā. Tas nav nekas neparasts praktizējošam ārstam. Armstrongs nav praktizējošs ārsts. Viņš ir profesors un konsultants, un prakse tikai traucētu viņu zinātniskā darbā. Kāpēc viņš dodas šādos garos un nogurdinošos braucienos, un ko viņš īsti apmeklē? Varbūt viņa kučieris? Dārgais Watson, vai jūs neticat, ka kučieris bija pirmais, pie kā es griezos? Nezinu, vai viņam pašam tik nešpetns raksturs, jeb vai saimnieks viņu uzkūdījis, bet viņš uzlaida man virsū suni. Taču mana nūja nepatika ne kučierim, ne sunim, un incidents izbeidzās. Mūsu attieksmes pēc tam tā saspringa, ka man bija jāatsakās no turpmākajiem jautājumiem. Visu, ko dabūju zināt, es iegūnu no kāda laipna vietējā iemītnieka mūsu viesnīcas pagalmā. Viņš man pastāstīja par doktora parašām un dienšķajiem izbraucieniem. Kamēr mēs tā runājāmies, pie durvīm piebrauca kariete, it kā apstiprinot viņa vārdus. Un jūs nolēmāt tai sekot? Lieliski, Watson! Šovakar jūs esat nepārspējams. Arī man tas ienāca prātā. Blakus mūsu viesnīcai, kā būsiet ievērojis, atrodas divriteņu veikals. Ieskrēju tanī, noīrēju divriteni un drāzos pakaļ karietei, kura bija jau diezgan tālu. Ātri panācu to
un turēdamies 100 jardu atstatus sekoja tās ugunīm, kamēr tikām ārā no pilsētas. Viņš brauca ātri uz priekšu pa šoseju, bet tad notika kaut kas negaidīts. Kariete apstājās, doktors izkāpa ārā, panāca knaši atpakaļ, kur biju pieturējis, un varen dzēlīgi sacīja, ka tā kā ceļš esot šaurs, tad viņš bīstoties, kā izsprostošot man to ar savu karieti. Tas bija apbrīnojami, kā viņš to pateica. Aizbraucu karietei garām un nobraucis pa šoseju pāris jūdzes, apstājos piemērotā vietā, lai redzētu karieti, kad tā tuvosies. Bet no tās nebija nevaiss, un kļuva skaidrs, ka tā iegriezusies kādā no pamanītajiem sānceļiem. Braucu atpakaļ, bet karieti tik un tā neredzēju, un nu tā ir atgriezusies pēc manis. Sākumā man nebija iemesla saistīt šos izbraucienus ar Godfrija Stontona pazušanu. Man tikai gribējās noskaidrot tos, jo viss, kas saistās ar doktoru Armstrongu, mūs var interesēt. Bet kad atrodu, ka viņš tik ārkārtīgi sargās no ikviena, kas var izsekot šīs viņa ekskursijas, šis gadījums kļūst nopietnāks, un es ātrāk nemetīšu mieru, kamēr nebūšu visu atklājis. Mēs varam izsekot viņu rītdien. Vai varēsim? Tas nav tik vienkārši, kā jūs domājat. Jūs taču nepazīstat Kembridžas apkārtni, vai ne? Viss šovakar nobrauktais gabals ir līdzens un gluds kā galds, un cilvēks, kuru gribam izsekot, nav muļķis. To viņš šodien skaidri parādīja. Es aizsūtīju telegrammu Overtonam, lai paziņo uz šo adresi, vai Londonā nav noticis kas jauns, un tikmēr mēs varam koncentrēties uzmanību uz doktoru Armstrongu, kura uzvārdu laipnā telegrāfiste atļāva man izlasīt. Uz Stontona steidzamās telegrammas pasakņa. Doktors zina, kur šis jaunais cilvēks atrodas. To es varu apzvērēt. Un, ja viņš zina, tad mēs būsim paši vainīgi, ja arī nedabūsim tos zināt. Pat labam pārsvars ir viņa pusē. Bet, kā jūs zināt, Watson, es nemēdzu atstāt spēli šādā stāvoklī. Tomēr arī nākamā diena nepieveda mūs tuvāk mīklas atrisinājumam. Pēc brokastīm atnesa vēstuli, kuru Holmes smaidot pasniedza man. Tenī bija rakstīts: Varu jums apgalvot, ser, ka šķiežat veltīgi laiku pūlēdamies izsekot mani. Kā jūs viņu vakar pārliecinājāties, man karietes aizmuguru pusē ir lodziņš, un, ja jums patīk 20 jūdžu liela pastaiga, kuras galapunkts būs jūsu viesnīcas durvis, tad sekojiet vien man. To gan varu pateikt, ka nekāda spiegošana nepalīdzēs misteram Godfrijam Stontonam, un esmu pārliecināts, ka jūs izdarītu pašu labāko pakalpojumu šim džentilmenim, ja tūliņ atgrieztos Londonā un pavēstītu savam saimniekam, ka jums nav izdevies uztapt uz viņa pēdām. Kembridžā jūs noteikti neko nepanāksiet. Jūsu padevīgais Leslijs Armstrongs. Doktors ir taisnprātīgs un godīgs pretinieks, Holmes sacīja. Bet viņš ir iekairinājis manu ziņkāri, un man pat tiešām jāzina kaut kas vairāk, pirms pametu viņu. Viņa kariete ir pat labam pie viņa durvīm. Es aizrādīju. Viņš kāp iekšā. Iekāpdams viņš paskatījās uz mūsu logu. Varbūt man vajadzētu izmēģināt laimi ar divriteni? Nē, mans dārgais Watson. Ar visu cieņu pret jūsu iedzimto apķērību, man tomēr jāteic, ka cienījamais doktors ir pāri jūsu spēkiem. Domāju, ka daži neatkarīgi pētījumi no manas puses palīdzēs man tikt ar viņu galā. Diemžēl man vajadzēs jūs pamest savā vaļā, jo 2 ziņkāru svešinieku parādīšanās šai miegainai apkārtnē var radīt vairāk baumu nekā vajadzīgs. Jūs bez šaubām atradīsiet daudz ko interesantu šai cienījamā pilsētā, un es ceru, ka vakarā atnesīšu patīkamākas vēstis. Tomēr arī šoreiz mans draugs bija vīlies. Viņš ieradās vēlu vakarā noguris un bez panākumiem. Man bija tukša diena, Watson. Zinādams virzienu, kādā brauc doktors, es apbraukāju visus ciematus viņpus Kembridžas un izrunājos ar traktierniekiem un citiem zinošiem cilvēkiem. Biju Čestertonā, Histonā, Waterbīčā un Okingtonā. Izpētīju tās, un visur mani piemeklēja neveiksme. Karietes un 2 sirmju parādīšanās katru dienu nevarētu palikt nemanīta šai miega valstībā.
Doktors ir laimējis vēlreiz. Vai man nav kāda telegramma? Jā, es to atplēsu. Tā skan: pieprasiet Pompeju Džeremiju Diksonam Trinity koledžā. Es to nesaprotu. Tā ir pietiekami skaidra. Tā ir mūsu drauga Overtona atbilde uz manu jautājumu. Es tūliņ aizsūtīšu vēstuli misteram Džeremijam Diksonam un nešaubos, ka tagad laime būs mūsu pusē. Starp citu, vai nav kādas ziņas par maču? Jā, vietējā vakardienas avīzē ir pamatīgs apraksts. Oksforda gūsi uzvaru. Apraksta beigās sacīts gaišzilo sakāfe izskaidrojumu ar to, ka nelaimīgā kārtā trūka starptautiskās klases spēlētāja Gotfrīda Stontona. Viņa klātbūtne bija jūtama katrā spēles momentā. Kombinētas spēles trūkums 3/4 līnijā tās vājums tikla uzbrukumā kā aizsardzībā galīgi neutralizēja spēcīgās un saskanīgās komandas pūles. Tātad mūsu drauga Overtona nojautas ir attaisnojušās, Holmes sacīja. Personiski es pievienojos doktoram Armstrongam, un regbijs man neeksistē. Liksimies agri gulēt, Watson, jo es paredzu, ka rīt mums būs nemierīga diena. Nākamajā rītā mani sagrāba šausmas, kad pamodies ieraudzīju Holmesu sēžam pie kamīna ar nelielu šlirci rokās. Man tā atgādināja viņa rakstura vienīgo vājību, un es baidījos, ka būs noticis pats ļaunākais. Holmes iesmējās, ieraudzījis manu satriekto seju un nolika šlirci uz galda. Nē, dārgais draugs, nav nekāda iemesla trauksmei. Šlircis šoreiz nav ļaunā ierocis, drīzāk tā ir atslēga, kura atrisinās mūsu noslēpumu. Es lieku uz šo šlirci visas savas cerības. Pagaidām viss ir labā kārtībā. Es nu pat kā atgriezos no mazas izlūka ekspedīcijas. Paēdiet labi krietni, Watson, jo šodien mēs uztapsim uz doktora Armstronga bēdām, un es nemetīšu mieru ne uz mirkli, pirms nebūsim iedzinuši viņu slazdos. Tad labāk paņemsim brokastis līdz, jo viņš grasās braukt agri ārā. Kariete jau stāv pie durvīm. Tas nekas, lai viņš brauc. Viņš būs nepārspējams viltnieks, ja brauks pa tādām vietām, kur es nespēju viņu izsekot. Kad pabrokastosiet, tad iesim lejā, un es iepazīstināšu jūs ar tādu detektīvu, kurš ir izcils speciālists gaidāmajā darbā. Kad nogājām lejā, es sekoju Holmesam uz zirgu stalli, kur viņš atvēra tukšas stiliņa durvis un izveda pazemu raibu suni ar nokarnām ausīm, dzinēju suņa un medību suņa jaukteni. Atļaujiet jūs iepazīstināt ar Pompeju, viņš teica. Pompejs ir vietējo mednieku lepnums. Viņš nav pārāk liels skrējējs, kā to rāda viņa ķermenis. Toties viņam lieliska oža. Nu, Pompej, kaut tu arī neesi diez cik ātrs, es tomēr baidos, ka tu būsi par ātru 2 pusmūža londoniešiem. Tāpēc atļaušos piestiprināt šo ādas pavadu pie tavas kakla siksnas. Nu, zēn, nāc un parādi, uz ko esi spējīgs. Viņš pieveda suni pie doktora durvīm, suns mirkli paosties zemi, tad, spalgi iesmilkstējies, metās projām pa ielu, savilkdams jo cieši pavadu, lai varētu skriet ātrāk. Pēc pusstundas mēs jau bijām ārpus pilsētas un steidzāmies uz priekšu pa lielceļu. Ko jūs izdarījāt, Holmes? Es jautāju. Tas ir vecs un godā liekams līdzeklis, kas šad tad dod labus panākumus. Es šorīt iezagos doktora pagalmā un aplēju karietes pakaļējo riteni ar anīsu eļļu. Dzinējs un sekos anīsa eļļai kaut vai līdz Džonon Grotsai, un mūsu draugam Armstrongam vajadzēs braukt karietē caur Kemas upi, lai tiktu no Pompeja vaļā. Ak, šis blēdis! Tāpēc viņam izdevās to vakar aizbēgt no manis. Suns pēkšņi nogriezās no lielceļa uz zālēm aizaugušu lauku ceļu. Pēc pusjūdzes mēs uzkļuvām uz cita plata ceļa, un pēdas nogriezās kreisi pa labi nule pamestās pilsētas virzienā. Ceļš apmeta pilsētai līkumu no dienvidiem un devās pretējā virzienā tam, kādā mēs šorīt uzsākām pakaļdzīšanos. Šo loku viņš metis tikai mūsu dēļ, Holmes sacīja. Nav brīdums, ka mana vakarējā meklēšana tanīs ciematos ne pie kā nenoveda. Doktors spēlē pēc visiem likumiem, un man ļoti gribētos zināt, kas par iemeslu tādai izsmalcinātai krāpšanai. Tas laikam būs Trampingtonas ciemats,
pa labi no mums. Ak, sasodīts! Kariete jau griežas gar stūri. Aši, Watson, aši, citādi mēs esam pa galam. Viņš ieskrēja pa tuvākajiem vārtiņiem tīrumā, ievilkdams Pompeju līdz. Mēs tikko bijām noslēpušies aiz dzīvžoga, kad kariete aizjoņoja garām. Es pamanīju doktoru Armstrongu sēžam. Pleci viņam bija uzkumpuši, galva iespiesta rokās. Viņš bija īsts bēdu iemiesojums. Paskatījies uz sava biedra sadrūmušo seju, es sapratu, ka arī viņš to ir redzējis. Liekas, mūsu meklējumiem būs bēdīgs gals, viņš teica. Nekas, drīz mēs to dabūsim zināt. Nāc, Pompei. Ahā, tur ir kotedžas lauku vidū. Nebija šaubu, ka esam sasnieguši mērķi. Pompejs smilkstedams skraidīja ap vārtiem, kur vēl bija redzamas karietes riteņu pēdas. Taka veda uz vientuļu kotedžu. Holmes piesēja suni pie vārtiem, un mēs steidzāmies iekšā. Mans draugs pieklauvēja pie pazemajām, rupji veidotajām durvīm, tad klauvēja vēlreiz, bet neviens neatsaucās. Un tomēr kotedža nebija pamesta, jo mēs dzirdējām kādu dobju skaņu, neaprakstāmi grūtsirdīgu pamestības un izmisuma pilnu vaidu. Holmes neziņā gaidīja, tad atskatījās uz ceļu, pa kuru bijām ieradušies. Pa to joņoja kariete, un abi pelēkie zirgi bija mums pārāk pazīstami. Sasodīts! Doktors atgriežas! Holmes iesaucās. Ātrāk iekšā! Mums jāredz, kas tur notiek, pirms viņš ierodas. Viņš atvēra durvis, un mēs iegājām priekštelpā. Vaidi kļuva vēl skaļāki, pārējot garās dziļās, izmisīgās vaimanās. Tās nāca no augšstāva. Holmes metās uz turieni, un es viņam sekoju. Viņš atgrūda pievērtās durvis, un mēs apstājāmies kā apstulbuši. Gultā gulēja mirusi jauna skaista sieviete. Viņa smierīgā bālā seja krāšņu zeltainu matu ietvarā un izdzisušās plati ieplēstās zilās acis vairās griestos. Pie kājgala iespiedis seju gultas drēbēs bija nometies uz ceļiem jauns vīrietis, kura ķermenis raustījās raudās. Viņš bija tā iegrimis savās rūgtajās bēdās, ka pat nepaskatījās, kad Holmes uzlika roku viņam uz pleca. Vai jūs esat misters Godfrijs Stantons? Jā, es esmu, bet jūs nākat par vēlu. Viņa ir mirusi. Viņš bija kā apdullis un nesaprata, ka mēs neesam ārsti, kas sūtīti viņam palīgā. Holmes nomurmināja dažus līdzjutības vārdus un mēģināja paskaidrot. Kādas raizes viņa pēkšņā nozušana sagādājusi viņa draugiem, kad uz kāpnēm nodunēja soļu un durvīs parādījās doktora Armstronga nopietnā, bargā nosodošā seja. Tā, džentelmeņi, viņš sacīja, jūs esat panākuši savu un izraudzījušies īsti piemērotu brīdi savam iebrukumam. Es negribēju sākt ķildu mirušās klātbūtnē, bet varu galvot, ja es būtu jaunāks, tad jūsu necilvēcīgā rīcība nepaliktu nesodīta. Piedodiet, doktor Armstrong, bet man šķiet, ka mēs īsti nesaprotam viens otru. Mans draugs ar cieņu atbildēja. Ja jūs nokāpsiet lejā kopā ar mums, tad mēs varam sniegt viens otram lielāku skaidrību par šo bēdīgo notikumu. Pēc mirkļa mēs kopā ar drūmo doktoru sēdējām viesistabā. Nu, ser, viņš prasīja. Vispirms es gribu, lai jūs saprotat, ka mani nav nolīdzis lords Mount James, un man nav nekādu simpātiju pret šo dišcilti. Ja cilvēks ir pazudis, tad mans pienākums ir viņu uzmeklēt, un, ja esmu to izdarījis, tad mana misija ir pabeigta. Ja likums nav pārkāpts, tad es vairāk par visu rūpējos, lai privāti noslēpumi netiktu atklāti. Tā kā šī gadījumā, cik tālu es to saprotu, nav likuma pārkāpšanas, tad jūs varat pilnīgi paļauties uz manu klusū ciešanu, un es palīdzēšu jums, lai šie fakti nekad neiekļūtu avīzēs. Doktors Armstrongs paspēra strauju soli uz priekšu un sniedza Holmesam roku. Jūs esat krietns cilvēks, viņš sacīja. Esmu aplams spriedis par jums. Paldies Dievam, ka manis sirdsapziņas pārmetumi par nabaga Stantona pamešanu viņa bēdās lika man griezties atpakaļ un tā iepazīties ar jums. Jūs zinat jau diezgan daudz, un pārējais ir viegli izskaidrojams. Pirms gada Godfrijs Stantons kādu laiku uzturējās Londonā un dedzīgi iemīlējās dzīvokļa saimnieces meitā, kuru arī apprecēja. Viņa bija tikpat laba, cik skaista, un tikpat gudra, cik laba.
No šādas sievas nebija jākaunas nevienam vīram. Bet Gotfrīds bija šā pretīgā vecā sīkstuļa mantinieks, un bija skaidrs, ka viņam atņems mantojuma tiesības, ja vecis dabūs zināt par viņa kāzām. Es pazinu labi šo jaunekli un mīlēju viņu, jo viņam ir daudz teicamu īpašību. Darīju visu, lai saglabātu viņa noslēpumu. Ja tikai pušplēss vārds par to nāktu klajā, tad drīz vien to zinātu visi, tāpēc rīkojamies cik labi pratām, lai neviens neko nedabūtu zināt. Pateicoties šai vientuļai kotedžai un Gotfrīda piesardzībai, līdz šim viss izdevās labi. Noslēpumu zināju tikai es un kāds uzticams kalpotājs, kurš pat labam aizgājis pēc ārsta uz Trampingtonu. Bet tad nāca briesmīgs trieciens. Viņa sieva smagi saslima. Tas bija ātrais Dilonis. Nabaga zēns bija kā bez prātais bēdām, un viņam taču vajadzēja doties uz Londonu un spēlēt tai mačā, jo viņš nevarēja tikt projām bez paskaidrojumiem, kuri atklātu viņa noslēpumu. Mēģināju uzmundrināt viņu ar telegrammu, un viņš atsūtīja atbildi, lūgdams darīt visu iespējamo. Jums kaut kādā neizprotamā veidā ir izdevies redzēt šo telegrammu. Es viņam nepateicu, cik lielas ir briesmas, jo no viņa klātbūtnes te nekāda labuma nebūs, bet paziņoja patiesību meitenes tēvam, un tas neattaisnomā kārtā pateicis to Gotfrīdam. Gotfrīds tūliņ ieradās šeit. Viņš bija kā bez prāta un nostāvēja uz ceļiem pie viņas gultas, kamēr šorīt nāve izbeidza viņas ciešanas. Tas ir viss, Mr. Holmes, un es esmu pārliecināts, ka varu paļauties uz jūsu un jūsu drauga klusu ciešanu. Holmes spieda doktora roku. Iesim, Watson, viņš sacīja, un mēs izgājām no šī bēdunama ziemas dienas bālās saules gaismā.